Pēc 3 stundām jāiet gulēt. Man vēl jāiziet uz džimu, šis jāpēd, tad ir vēl jāpēd šis. Pilna bļoda ar auzu pārslām, ar tur 2 banāni, 2 apelsīni un zemsveiks viests. Un tad vēl kādi riekstiņi. Nu tā kā riekstos tauki, tas rīdīgi palīdz kalorijām dabūt. Bet principā šeit es tev gribu vienkārši parādīt to, ka jebkas arī notika manā dzīvē, tāpēc, ka vienkārši šodien bija es aizbraucu pie draugu, ar draugu aizgāju ārā un tas izvērsās baigi ilgi. Jebkas arī notiktu dzīvē, man pagaidām ļoti, es esmu iefokusējis uz to, ka jādabū kalorijas. Un tā bija tā lieta, kas man palīdzēja uzbalkoties, arī, ja man šis metaboliskais ātrums ir nenormāli ātrs, kā pusaudzim, protams, un dabūt to svaru tāpadam augšā. No 71 tagad ir 84, tā kā ir progress, un ir bijis dienas, kur vienkārši naktī arī, lai nedabūtu to miegu kaut vai, bet es esmu mēģinājis dabūt vienkārši kalorijas. Un vienkārši izveidojot šīs kalorijas, daily kalorijas dabūt kā prioritāti, tā man personīgi ir veidojušies rezultāti. Tāpēc, ka es zinu, ir arī cilvēks, kur es kaučoju, ir cilvēkiem, kuriem ir daudz lietas dzīvē un nevaru, bet, ja tu vēlies tiešām uzaudzēt šo masu, vienīgā lieta, kas tev ietekmēs, ir tas, ka vai tu dabūsi tās kalorijas. Un tātad, ja tu vēlies tiešām sasniegt kaut ko, tev ir jādabū tās kalorijas. Un tad ir tādas dienas, kur tu vienkārši izlaidi vienu maltīti, šajā gadījumā vienu mantu šo bļodu, ja? Un tad tas ir jāatmaksā nākošo nedēļu. Un tu vienkārši neuzņem šo svaru, ko tev vajadzēja uzņemt. Ja? Tā kā es vienkārši pieredzējis ar šo visu stāstu un saprotu, tā es pakāsu savus gēnus. Tad vienkārši maziņš ieteikums, ko es esmu sapratis, kas ir jādara. Ja tu vēlies uzbalkot, tev tiešām jāliek tās kalorijas kā pirmā lieta. Tāpēc šis calorie countings un viss tas strādā, tāpēc, ka tu visu laiku fokusējies uz to, lai tu dabūtu. Un calorie countings vienkārši, man ir jāpieraksta, cik es daudz ko apēdu, un jāmēģina dabūt šis mērķis. Ja. Un es iesaku to pamēģināt, bet tu varēsi, ja tu dzīvo pats vai taisi pats ēst, tu varēsi saprast, cik ir tās porcijas, cik tev daudz jāpēd, lai tu varētu uzbalkoties. Un tad vienkārši ieliec savā dzīvē šo kā galveno lietu, kas tev ir jāizdara dienā, tāda lieta, kas tev obligāti ir jāķiksē, arī, ja tu nevar aiziet gulēt pietiekami ātri. Un tad ar laiku tu varēsi, tā kā es esmu izveidojis, ka es tomēr varu aiziet gulēt pietiekami ātri. Es tomēr varu paspēt arī iet uz džimu, tomēr es varu paspēt uztaisīt šos video. Un jā, šis video tiešām ir haotisks mazliet, tāpēc, kad man nav datoru un es nevaru saeditot, un man šodien, jebkurā gadījumā, es ceru, ka tev šis noderēja, tāpēc, ka šādi es personīgi balkoju, šādi man strādā šis viss process, kā es varu tiešām izdarīt, uzņemt šo svaru, vienkārši dabūnot tās kalorijas, arī tajās dienās, kad ir nenormāli grūti, arī tajās dienās, kad tev liekas neiespējami, vienkārši kaut kur dabūn. Es kādreiz biju tā, ka es vienkārši ar ēdamkarotes ar zemsvieku sviestu vienkārši ņēmu un ēdu, lai dabūtu tās kalorijas. Un dažreiz kādreiz bija tā, ka es ļoti sekoju līdz saviem makros, bet es esmu sadaisījis tās maltītes tādas, kuras ir dīgi nice un sanāk makros pareizi. Tā kā, ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu tavā situācijā, es tev iesaku pačukot pirmo linku aprakstā un pačuko vispār links, tur ir treniņu programma un Latvijas izaugsmes stils, tur ir katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas videos un tā kā iečuko linkus. Bet tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Rītdien būs video, tā kā noteikti nospiedīšu arī no podziņa tūlu nesviedīs, nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, bet ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.